Čehu neparasti izteicieni otrā daļa. Divas latvietes saruna. Es tam čeham pačukstēju. Gribi nākt ar mani meklēt ziedošu papardi? Un tas nav iespējams. Viņš atnāca ar galvaslampu un kastīti parauga. Viņam ir garš vads. To sakām, kad kāds lēni reaģē, lēni saprot vai vienkārši nesaprot. Un viņš var viņai atbildēt. Es esmu no tā briedis. To mēs sakām, kad mēs esam pārsteigti vai nezinām, ko domāt par situāciju. Es tiešām esmu no tā briedis. Kāpēc man būtu jābūt tieši briedim? Un viņa var viņam atbildēt. Tu neskaties, kā izarta pele un nāc ar mani. Es domāju, ka jūs saprotat, kā izskatās cilvēks, kas skatās, kā izarta pele. Es novēlu jums jaukus Rīgos svētkus, lai jums nebūtu pārāk bieži garā vadā. Un vēl viens jautājums pašiem lielākajiem papardes speciālistiem. Vai jums ir kādi padomi, kā atrast papardes ziedu? Pēc 3 dienām ir saulgrieži. Varbūt es pati iešu to meklēt kaut kur tepat Čehijā. Paldies jums! Atā!